Tātad, kas jauns un ko notiek? Šitas ten taču nav jauns. Es viņu atvedu, esmu tālāk jums lielījos, ka es viņu atvedu uz nomiršanu, diemžēl. Tā viņiem te visiem sanāk. Redz, cik viņš ir bēdīgs. Bet tas nekas. Kas te ir jauns? Mums ir Salčiks. Es viņu izlaidu no dzemdību istabas. Un, lai viņi iet izstaigāties, parunājās ar saviem draugiem, bet viņa nekur neiet, tāpēc, kad es te esmu. Viņa man visu laiku vaktē. Un tā mums gāja arī, es aizbraucu uz darbu. Skatījos kamerās, ka viņa pilnīgi prom no citiem zirgiem aiziet un pa perimetru vienkārši vazājās visu laiku pa aplogu, gārējo līniju, stresā. Vairākas stundas, tā ka man pat jau jāsāk domāt, kas ir noticis, vai viņa nav nelegāli piedzemdējusi un savu mazo imigrantu izstūmusi ārpus aploku robežas, ja? Un man nav jābrauc viņš meklēt, vai... Nu, es zinu, ka tā nevar būt, bet jūs saprotat, ka man visādas interesantas domas nāca prātā. Un tad es atbraucu. Zaķēn. Mazais Salomī bērniņ. Es redzēju kamerā, ka tu mani gaidi. Es redzēju. Nāc mājiņās, ja? Es braucu mājās. Nāču pie manīm, ejam mājiņās. Un tā viņa man nāca līdz mašīnai uz mājiņām. Bet šitas ten ir mīlīgi, man liekas, un tad es viņu ieliku dzemdību boksā, draugus te iespundēju, mums te bija šādas darīšanas un titiri. Un tad viņas izlaid ārā, un viņa vēl joprojām nekur neiet. Un viņai vajag, lai es paskatos, ko notiek, un es Salčika. Jo viņi ir pieraduši, ka viņiem pašiem nav savas problēmas jārisina, un tad tagad ir tā, kad viņiem kaut kas skaišs, tad viņi nāk un lien azotītē. Un man ir jāpasaka, tas ir ok, ka tu tā jūties, mans bērns. Un tad ir mieriņš. Un es, Salčika, es dzirdu, kā tu klausies. Tātad mums ir strauji progress, kā redzat, viņš izskatās jau dzeltens, bet šis nav īstais dzeltenais, lai dzemdētu ir jābūt cāļu dzeltenam. Es noteikti pirms likšanas gulēt vēlreiz viņu nostripošu, un tad arī uztaisīsim sentāvu metodi. Es jums vēl pastāstīšu un došu ziņu. Bet man izskatās, ka bērniņš būs rīt, pēc stripiem vismaz.